Tā vai esi pa vidam. O, labdien. Mēs Baldonē, tad mēs kādu mazo pārgājienu. Nezinu, Anna ir izdomājusi, kur mēs ejam, viņa man veda. Mums ir pilnīgi viss, ko var gribēt. Mums patīk krēsla līdzi, un mums ir sēga līdzi, mums ir telts līdzi, mums ir madrats līdzi, mums ir viss līdzi. Milki. Pirms atbraucām iegājām Hesītī paēst, lai būtu spēks un izturība. Un tagad mēs iesim pa takām. Pladu purvs, Riekstu kalns, observatorija. Nezinu, tā te rakstīts. Ejam. Šeit ir mākslas galerija mežā. Daudz zīmējumu visādi. Lielāki, mazāki. Ļoti smuki, ļoti interesanti. Paldies Sandim pa jostām. Ļoti noder. Te ir ļoti smuks mežs Baldonē. Ļoti tāds patīkams laiks. Tad ir oktobra vidus, bet tā ir patīkams silts. Pa dienu vismaz. Es šī epizodē nedzeršu, nelamāšos. Tā kā jā, mēs augam. Hello guys! Mēs esam ieradušies vienā no mūsu galamērķiem. Mēs esam Baldonas observatorijā. Un tā, kad mēs nācām uz šejieni, bija ļoti daudz mašīnas. Un es saku Jānim, man izskatās, ka tur kaut kāds pasākums notiek. Un tur reāli notiek pasākums. Un tur tagad visiem dod zilas pankūkas. Mēs pagaidīsim, kamēr visi izstāvēs rindu, un tad mēs arī iesim pakaļ. Un vēl būs ekskursija observatorijai pēc kādas pusstundas. Tāpēc mēs te sēžam uz krēsliem un mēs pagaidīsim. Hey bro, I like your fit. Tell me about it. I got this from my closet. My friend gave it away. It's very nice. Feels like blanket. It's a real animal. Red bear. Very nice. Yeah, very expensive. Very nice. What else? These pants? Pants I made myself when I was lonely. Okay. And shoes? Shoes are from 19th century, called pastalas. Okay. And how much did this cost? About one red bear. Ot tā, mēs bijām tajā observatorijā, reāli netīšām uzgājām. Tur bija, viss tas pasākums un sagaidījām šo te ekskursiju. Reāli ritīgi interesanti, rēcīgi. Fun fact. Tas ir lielākais teleskops Latvijā, Baltijā. Lielākais Baltijā, kaut kāds 12 vai 14 lielākais visā pasaulē. Un tur tā kā ļoti daudz visādas asteroīdus un viss kaut kas ir pamanīt tieši no šitā. Karš ļoti nopietni un ļoti forši izrādīja, izstāstīja, tur paspaidīja pogas arī bērni, kā viss notiek. Ļoti labi, ka sagaidījām. Mēs dosimies meklēt, kur mēs guļam. Un celsim telti, kamēr gaiši. Tā. Mēs esam mūsu spotā pie Lilijas ezera. Ļoti smuks ezers. No rīt būs vēl kāds video, kā izskatās. Mēs šeit tā kā kemping spots tāds ķipa ar galdiņu un ugunskura vieta un miskastu un toleti. Un mums paveicās, ka te jau bija atbraukuši viena ģimenīte ar ritiņiem, un mēs pārņēmām ugunskuru no viņiem. Un tagad mēs taisīsim ēdienu, kukosim, būs burgerīši garšīgie. Malkas situācija ir kāda ir, nav te baigi daudz un ir slapš diezgan. Tā kā mēs sametām tagad visu, kas ir. Un tad taisam ēst, kamēr varam. Un mēs aizmirst sviestu nopirkt. Tā kā
Bet nav pirmā reize, būs kārtībā viss. Tātad plāns sekojošs. Te būs maizītes ar hesīšu mērcīti, ar gurķīšiem. Te ir kotletītes, ko es tikko uztaisīju, ar sīpoliņiem. Mums būs sieriņš. Mums te ir special ingredient hesīšu garšviela. Un nu es sildīšu pannu un močīšu un cepšu kotletes. Un Anna visu uzreiz liks kopā un mēs ēdīsim. Mums nebūs īsti tādas tā kā burgeri, jo Latā nebija burgermaizes. Mēs nopirku polāra maizes un viņas nevar tā īsti smuku uztaisīt, kā mēs gribējām. Vai nu mums katram ir jāēd viens burgers un viss būtu kārtībā, bet mēs gribam katrs 2 burgerus. Un tāpēc mēs taisīs tā kā sviestmaizi, tipu kotlešu maizi vienkārši. Bet, nu, kā tai. Pastāsti, kā mums tas sokas. Labi. Nu, es nopirku jaunu lāpstiņu tieši šitām pasākumam, jo mēs aizmirst paņemt. Viņi huiņi. Viņi pat nespēja kotleti noturēt, pie viņas līp klāta kotleta. Karoči, šitās te silikona huiņas ir reāli. Oi, es teicu, ka es nelamājos. Šitie silikona izstrādājumi virtuvei man nepatīk, jo es heitoju viņus. Bet ēdienu ziņā viss ir kārtībā. Nu, sīpoliņus Anna bišķiņu noslinkoja, nesagriez smalki pietiekam. Bet mēs viņai piedodam. No tā, lūk, izskatās mūsu sandvičs. Nebija vieglākais darbs, bet ir reāli ļoti labi un garšīgi. Šis ir Tā kā mēs tagad notiesājās, taisam apakaļ uguns, kur pasildāmies, pačilojam. Un tad jau pie miera, kā saka. Šonakt gan nebūs baigs silts, it kā 2 grādi solās no rīta būt. Bet, nu, mums ir telts, mums ir 2 plediņi, mums ir sedziņi, mums ir svecīta līdzi, ko paņemt teltī iekšā. Kapu sveci, bet, nu, kāds starpība. Domāju, būs ļoti labi mums. Labrīt. Ļoti skaists rīts. Naktī bija bišķiņa augstāks nekā man likās, kā būs teltī. Bet pagulēja, bija ok. Panāk kaut kā dzērāji bija atnākuši, kaut ko bļaustījās, skaļu mūziku klausījās. Bet, nu, rīts ir pasakains, skaists, vienkārši migliņa, augsts, kā man deguns nosals. Un tagad es taisīšu uguns, kur atkal no tā, kas bija vakar, lai bišķi pasildītos un uzvārīt kaut ko siltu. Te ir tā kā ir malku, tāpēc mēs tādu maziņo. Tātad plāns tāds. Te man ūdens silst. Stikla pudelē. Bišķiņ, lai uzsilst kafijai. Es paņēmu līdzi kafiju. Un te ir mūsu ceptās bulciņas. Un te viņas te arī bišķiņ, lai pasilst. Mēs vakar mājās atcepām banānu bulciņas, šokolādes bulciņas, ābeņu bulciņas. Paņemt viņas līdz bija labākā izvēle, labākā lieta, ko mēs izdarījām. Mums ir eko piens arī kafijai. Maizītes jau ir siltas pie uguns, kur uzsiluši. Yeah! Nu, mēs nopakojās, salikām mantas. Mājās būs jāpažāvē telts cienīgi. Tāds lapi bija galīgi. Tieši atnāca jauna grupiņa. Tā kā mēs pārņēmām stafeti, nodevām stafeti. Forši. Nu tā vienīgā vietiņa pie tā ezera. Tas ezers arī maziņš diezgan. Tā aiziesim uz
tur skatu torni uzkāpsim, apskatīsimies. Un tad mums ir autobus pēc kādas stundiņas. Es šitiem metāla torņiem uzticos vairāk nekā kādam vecam koka. Šeit jūtos droši, parasti es tādos torņos, ka es jūtu, ka viņš šūpojas, man tāds, this is it. Es gan ne, man nepatīk vibes šitādiem metāli. Nu, tur ir Rīga. Nu, tur ir tā iet Daugava. Nu, smuki. Tieši šito pusi neredz, jo tornis nav pietiekami augsts. Bet, pirmo reizi esmu šinī tornī. Te ir skaisti, forši. Negribu braukt uz Rīgu atpakaļ. Nu, mēs nonācām pieturā. Gaidām savu autobusu. Kādas 20 minūtes varam atpūsties. Ļoti skaisti vasarīga diena. Silts arī. Patīkam. Situācija izrādās. Šiten ir interesanti rakstīts 2 reizes viens un tas pats laiks. Un viens brauc sestdienās, svētdienās, viens tikai sestdienās. Bet tad te ir maziņš divnieciņš un maziņš trīnieciņš, kas nozīmē, ka trīnieciņš tikai pa oktobri. Un tas nozīmē, ka oktobrī brauc tikai sestdienās. Un tagad ir oktobrs. Un mums jāiet ar kājām uz Baldoni. Jo te nebūs autobus tagad tuvāko stundu. Bet, vismaz mēs atbūtinājām bišķiņu plecs un kājas. Tad mēs turpinām ceļu pa šoseju. Tagad mums ir jāmīc 3 kilometri vēl līdz Baldonai. Mēs tieši apēdu šokolādīti. Uzsit apetīti, tagad gribās ēst. Neko. Neusticamies Google Maps tik ļoti. Paskatāmies 1188 nākamreiz. Nezinu, papētam papīru labāk. Dzīve turpinās, tā kā mēs ejam tālāk. Mēs esam Baldonē. Nopirkām paēst. Man ir girusiņš. Man ir grauzdiņi. Mums ir... Parādi, kas man ir? Man ir čebureks ar gaļu malto un rosoliņš, suliņa, banānu un tadā! Jā, mums ir kāds 40 minūtes varbūt jāgaida līdz autobusam, tāpēc mēs paēdīsim, lai nav stresā jādzīvo. Mums draugi atdeva šitos te kempingkrēslus pēc viena festivāla. Un tie krēsli ir tā kā labākais, kas mums ir noticis. Paldies! Paldies Kristai un Mārcim! Mēs sēžam uz balkona viņiem. Ahujena. Mēs viņus paņēmām līdzi un mums nav jāsēž pieturā. Mēs sēžam parkā, saulītē. Skaisti. Welcome. Back in the city. Mūsu mīļajā autoostā. Te arī beidzās mūsu ceļojums. Bija ļoti jauki. Līdz nākamajai reizei.